ēdu pasaku, palīdzu lēčiem palaist rūpnīcu un tādā garā. Bet ir viena lieta, ko es pamanīju, ko es vakar redzēju pāris video. Es uzdoros uz TV24 video, kur viens turbopatriots ar putām uz lūpām stāsta. Nostīsimies bišķi. Ir jāsaprot, ka tas īstenībā tas nenozīmē kaut kādu tur joku vai kaut ko tādu. Tas nozīmē, ka mani, Veiko, jūs mūs iespējams nošaus, tā kā Bučā. Mēs būsim sarakstā iekšā, mūs aizvedīs uz Sibīriju, mūsu bērnus vai vecākus. Nevedīs, tepat nošaus. Varbūt tepat nošaus. Tas nav kaut kāds vienkārši joka noziegums. Tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēku, kurus mēs pazīstam, ka viņus šī... Redziet, viņš stāsta, kad... Jūs nesaproties, cik tas ir nopietni. Jūs vedīs uz Sibīriju. Jūs nošaus, nevedīs uz Sibīriju, nošaus te patām. Kas tas pat cilvēku tajā televīzijā? Kas tie tādi pat cilvēkiem ir? Ziniet, kad nāks Krievs, tikai kurā gadījumā, ja nāks Krievs? Ja izveidosim tādu formējumu kā Azov, un ja jums patīk Azovs, es jums ieteiktu apdomāties, jo ja jūs nedzīvotu informatīvajā vakumā un zinātu valodas vairāk par krievu un latviešu un vai kaut ko citu, tad jūs zinātu, ko rakstīju rietumu prese 21. gadā pa Azovu. Vesela čupu, atveriet Izraēlas rakstus un atveriet Vācijas rakstus, tur Zelenski un seine peinliches Netzwerk, Azovu un tādā garā. Super, super! Tas viss ir aizmirsts, tāpēc, ka karš visu noslēp. Un vēl viens veids, ziniet, kad varētu Krievs nāk kurā gadījumā, ja pie varas tiktu pilnīgas nacionālā apvienība. Tad gan arī tā varētu būt. Jo redziet, šitāds te. Godātie kolēģi, Šleser kungs lepni teica, ka ir dzimis Padomju Savienībā un dalījās ar savu pieredzi. Es esmu dzimis 92. gadā, un mums brīvā Latvijā dzimušajiem ir savi jautājumi, kas rodas klausoties šos grozījumus imigrācijas likumā. Viņš ir daudz runā, viņš daudz stāsta, viņš daudz jautājumus uzdod, bet nevienu jautājumu viņš nav spējīgs atbildēt. Viņam redz sirsniņa sāp tad, kad Krievi runā Latvijā Krievu valodā, tad, kad biznesā Krievu valodā notiek EU. Tu Nacionālās apvienības klauni, tev sirsniņa nesāp tad, kad latviešu ģimenēs ārzemēs dzimst bērni, kur vairs latviešu valodu neprot. Tev sirsniņa nesāp. Tad, kad Vācijas fabrikā strādā latvieši, maksā nodokļus un nezina vācu valodu, tad tev sirsniņa nesāp. Redziet, kas ir pa problēmu. No Krieviem baidās, zini, kuri cilvēki? Tie, kas ir piesituši kabatas pilnas, un tie, kas šobrīd parazitē no mūsu nodokļu naudas, tie pārdzīvo, tie baidās. Bet tiem, kam ir tīras sirdsapziņas, tiem no nekā nav jābaidās. Jābaidās ir tiem, ka tāds ir Valmieras mērs, pa kur tur stāsta presē, ka tas esot tur kaut kādas Valmieras partijas, tur bla bla bla. Hei, bet viņš ir jaunās vienotības valdes loceklis, un tā ir jaunās vienotības meitas partija. Un tikai 4 miljoni viņš pamēģināja piesavienot. Ziniet, kāpēc viņi uzzināja, ka 4 miljonus? Tāpēc, ka Eiropai iejaucās. Tāpēc, ka tā bija Eiropas nauda. Un viņi baidās, tikai viņi, jo tad viņu, kā saka, lielie treknie gadi ir beigušies.